kāpēc Volvo nevar iziet tehniskas apskates. Viņš bija tehniskā apskate jau 2 reizes, un viņam dumainība ir 2,5, 2,9. Nācat apskatēties. Tā. Parādīsim dumainībā. Vot. Redzi, neredzi? Neredzi, laikam, ne? 2,9, 2,5. Mašīna nobraukums 282. 282. Jā, 958 tūkstoši kilometru. Un nevar iziet tehniskas apskates. Tā kā bija serviza mašina, viņš ko izdarīja? Atrasturējās sprauslas samainīja. To saucamu krievu valodā maslasjomnai kalpački. Tos nomainīja, visu nomainīja. Vienalga mašinu dumo, kā traktoris. Varat paskatīties. Vat tagad video ielikšu pirms mēs uztaisījām failu. Redzēt, jā, vat tad tā mašina dumoja. Tagad es pārtaisīju programmatūru. Paskatieties, kā viņš tagad dumos. Dumā gandrīz vispār nav, ne? Tagad pieliksim datoru un paskatīsimies, kādi viņam būs dumainībā pēc mūsu programmēšanas. Es pārbaudīju failu, viņam ekoloģijas nav. Egera nav atkodēts, Egeras, starp citu, bija šīs otrādāk bija sakodēts uz augšu, nevis pats uz leju, neizvērts ciet. Viņu pārtaisīju, uztaisīju limp modu, lai nebūtu, piemēram, ja turbīna jau nepareizi atkodēts Egera vārsts, elektriska daļa nosprāks, saucamais, tad neslēdzas turbīna, to arī sakārtoju, čipots nebija. Nu, sakārtoju programmatūru, lai izietu tehniski apskati, jo tā mašina man zvanīja no cita serviza, saka, Petri, palīdzēk. Klients atbrauca jau 2 reizes, sprauslas nomainītas, malas jomnai kalpački nomainīti, tehniskas apskates nav. Accelerate, tagad mēs spiedam release, mēs tagad noregulējam maksimālus apgriezienus, noregulēja tušgaitā, pirms tam bija. Tagad maksimāli, tagad viņš anulējas, kalibrācija notiek 0, un tulītās uzspiedīsim, paskatīsimies, kāda būs viņam dumainība pēc mūsu programmēšanas. Tad atgādināšu 2,9, 2,5 viņam bija. Tagad, kas tur mums ir? Tāks, keep idle, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 un pedālis grīdā. 1,39. Iekļaujas normā. Bija 2,5, 2,9. Tulītās vēl 2 reizes uzgazēsim. Pātrinājums arī ļoti strauji, labi uzņem. Tāks, tulīt 4, 3, 2, 1. Nulīte, pedāls grīda. Nu, tagad pārējie pāri robežiem 1,6 nebūs tagad, būs uz sarkana. Ja, nu uz oranža, nu tā, vidēji. Uzgazēsim tulītās 3 reizi. Un drošības dēļ es piekorigēšu vēl bišķi nedaudz failu, lai konkrēti būtu 100% labs fails. 3, 2, 1, spiedu vēlreiz. Obā, 2,9. Tā ir mašinai konkrēti kaut kas nav kārtībā, jo tehniski apskati bija 2,5, 2,9. Mēs tagad uztaisījām failu 1,5 iekļaujies, pēc tam 1,6, tagad 2,6 gandrīz. Tulītās uzspiedīšu vēlreiz, paskatīšu, kas būs. Un jūtu, ka motors tā bišķi novibru, nodetonē. Kaut kas nav kārtībā. 1,5 atkal. Nu, ja tu esi ļoti labs meisteris vai specialists, kas tad varētu tādam mašinam būt par problēmas? Ja sprauslas pārbaudītas tajā servizā, maslasjomniki pārbaudīti, DPF nav programma, ir kārtībā, bet tas melnais pirmais izšauja, pēc tam tā pazud. Nu, ko man paliek? Vēl izņem šāra vadības bloku, bišķim piekorigēšu programmatūru, un būs viss kārtībā ar to tehnisku apskatu. 1,58, tāpat kā pirms tam. Nu, kripatiņu bišķim pietrūks. Viss, kas ņem ārā bloku, tulītas būs vēl video ar otrais tests uz dumainībās un atdosim klientam mašinu, bet vot ar šitam Volvo jau ne pirmā mašina, kurai tieši problēmas ar dumainību. Tas nav tā, ka tur izņems DPF. Tu vari ielikt to DPF, pat ar DPF dažas mašinas arī neiziet, jo mašina 9. gada.
Nu, kādā tādas lietas, ja tev ir problēmas, piemēram, ar ekoloģiju, saucamo vai dumainību, un ja tev melni dumai, vari zvanīt mums, programmēt mākam. Tā kā tagad tiek programmēta otra versija, diezgan ātri, ka S3 raksta, pildā savu darbu perfekti skanerītis un kvalitatīvi. Var, jau filmē? Tā. Uztais jau otru versiju tagad tai mašinai, jo pirms tam to vairāk no mazāk bišķiņ bija, bet gandrīz iekļāvās. Spiedam. $0,73. Ļoti labi. Bija 2,5, 2,9, tagad 0,73. Un dūmi vispār pazuda. Patrinājums ļoti labs. Tulītos uzspiedīšu vēlreiz, paskatīsieties, kādi dūmi tai mašinai ir. Tā, spiedu pedāļu grīdā. Ne grāma melnā dūmā, ne? Vispār nav. Un 0,53 vispār tagad rezultāts. Pirmo spiedieni bija 0,73, tagad 0,53. Un tuliet uzspiedīsim trešo reizi un paskatīsimies, kāds būs kopīgais vidējais vērtībā tai mašinai. 3, 2, 1 un pedāļi grīdā. 0,56. Viss, super. Tehniskā apskate tai mašinai būs. Tā kā, ja ir problēmas ar dumainību un bija neskaitāmas reizes servizā, daudz ko saremontējat, lai nepaliktumēt bez tehniskas apskates, varat piezvanīt man 277 44 725, palīdzēšu. Galvenais, ka būtu melni dūmi, a ne balti, gaiši, zili. Ja kaut kāda eļa iet ārā no motora, to es nevarēsim palīdzēt, neviens nevarēs. Bet, ja ir melni, nav problēma. Zvani. Čau!